Sveikiņi! Nu ko, esat gatavi manam oktobra unboxingam? Parādīšu, ko es sapirku no dabas vielām. Es katru mēnesi kaut ko nopērku, bet šoreiz jau man likās, ka es tiešām esmu pārāk aizrāvusies. Bet man to visu ļoti gribējās, ļoti vajadzēja, un es jums tagad rādīšu. Bet, labi, es pēc tam parādīšu. Tātad, es paņēmu detoks paku, tāpēc, ka tur ir visi tie produkti, ko es man ikdienā vajadzīgi, ko es lietoju ikdienā. Tie ārsti, kas radīja šo programmu, viņi arī saka, ka tas ir ikdienas lietošanai, tāpēc, ka tur iekšā ir, ūdens uzlabotājs, ja, kas padara ūdeni dzīvu un sārmainu, lai organismā uzturētu sārmaino vidi. Tad tur ir asimilators, kas ir ferments, kas palīdz sašķelt pārtiku. Tad tur ir lecitīns, šūnu būvmateriāls un ļoti vērtīgs smadzenēm. Un antioksidants H- 500. Kas ir ļoti forši, ka šie visi tādi komplektiņi ir radīti cilvēkiem, kuriem varbūt pat nav zināšana par katru vielu atsevišķi. Viņš vienkārši ārsti un zinātnieki ir salikuši komplektu, šeņiem lieto. Tad klāt ir pielikts apraksts un grāmatiņa, kurā ir vairākās valodās lietošanas schēma. Tā ka ar šito visu nevar nošaut greizi. Es ņēmu komplektu, jo man liekas, ka tā ir izdevīgāk nekā katru produktu atsevišķi, jo man reāli katrs šis produkts ir ikdienā. Tad es paņēmu bērniem vitamīnus mazajiem. Tie ir multivitamīni, kas ir baigi labs ar šiem vitamīniem. Tādas inovatīvās ražošanas tehnoloģijas dēļ. Viņiem tās aktīvās vielas ir ļoti biopieejamā formā, kas nozīmē, ka tās ļoti labi uzsūcas organismā. Jūs droši vien esat pamanījuši, ka citreiz lieto kaut kādus vitamīnus vai minerālu vielas, arī magnijam, starp citu bieži tā ir, ka viņam tā forma, viņš it kā ir, ja, uzražots kā magnijs vai kaut kāda vitamīna, bet tā forma viņam ir tāda, ka viņš īsti neuzsūcās. Cilvēki saka, ka viņi kaut ko lietojot, bet viņiem nesot efekts. Labi, tur vēl varbūt viens attīrīšanās aspekts, ka nav attīrīts organisms un to visu, ko lieto apēt tārpiem, bet par to citos video. Tad es paņēmu magniju. Magnijs mums riktīgi iet, tāpēc, ka mēs visi to lietojam. Nezinu, mūsu ģimenei vajadzētu 6 reizes lielāku iepakojumu uz mēnesi. Tad es paņēmu, es vienkārši gribēju pamēģināt, jo es visu laiku dzirdu tik labas atsauksmes, ziedi Cool Relief. Tā ir ziede, kas ir muskuļu sāpēm, locītavu sāpēm. Viņa ļoti labi, viņa noņem sāpes un atvēsina. Tur ir iekšā kampars, kas atcerās, kuram patīk, kuram nepatīk kamparas maža. Ļoti, ļoti laba smēra. Starp citu, viņa tā kā arī stimulē asinsriti, un viņu iesaka arī tad, kad ir problēmas ar matu augšanu, kad veidojās bišķiņa bezmatu vietas, ja, tad var iesmērēt, paturēt un paskatīties, kāds būs rezultāts. Tad es vēl paņēmu jauno lūpu balzāmu. Ļoti nepierasts iepakojums, tik askētisks. Esmu pieradusi te pie visādām krāsām, un te vienkārši balts. Es viņu lietoju, man patīk. Vispār man pirms tam, šis ir jaunums Koraļu klubā, te nebija iepriekš nekāds balzāms lūpām. Es lietoju emo eļu ar tējas koku iepriekš. Tas man īstenībā joprojām ļoti patīk, bet es paņēmu pamēģināt šo. Ļoti labs. Un viņam ir, starp citu, SPF 30, tā ka vasarā vispār būs ideāli ar aizsardzību. Bet ir tā, ka man šito Adams īstenībā atņēma. Tad, protams, ka es paņēmu koloidālo sudrabu. Šajā vīrusu sezonā vispār bez koloidālā sudraba mēs nevaram nekādīgi, bet par to es ierakstīšu atsevišķu video, jo cilvēki ļoti daudz jautā. Daudzi par kaut ko šaubās, tāpēc es atsevišķi ierakstīšu video par koloidālo sudrabu, bet mūsu ģimenē šis ir reāli tāds glābiņš. Vienkārši tagad vīrusu sezonā. Protams, kad mūsēji ir attīrīti un
ar vitamīniem pabaroti, bet viņi tāpat saķer kaut kādu vīrusiņu, un tagad tikko arī Adamam bija kaut kāda uzmetas maza temperatūra, 3,7, tad tu nesaproti, bet viņi pāriet pēc 2 dienām, un nekas cits arī tālāk neuzrādās, jo tikko kā pirmās pazīmes, tā mēs lietojam koloidālo sudrabu. Un mēs viņu lietojam visādos formātos, gan mēs viņu esam lietojuši pie konjunktivīta tīra atstiņas, pie iesnām, pie kakla sāpēm, pie ausu sāpēm, nu vienkārši tas ir kaut kas fenomenāls. Viņš aizsargā pret 650 vīrusu veidiem. Tad vienkārši bez šitām mēs nevaram dzīvot, tāpēc man jāpērk katru mēnesi. Man jau liekas, ka man vienkārši ir jāpērk 2 pudelītes uzreiz, vai īstenībā es nezinu, kāpēc nepērk lielo iepakojumu, jo ir arī lielāks. Tad es nopirku skudru koka mizu ar selēnu. Selēns vienkārši pastiprina tā iedarbību. Es viņu nopirku, jo man ļoti patīk. Tas ir dabīgais antibiotiķis. Uz šitos arī vienmēr var paļauties, kad ir kaut kāda jau stiprākas slimšana sākas vai arī kaut kāds. Viņš ir pret iekaisumiem, pret vīrusiem, pret sēnēm, baktērijām. Vienkārši ir ļoti labs produkts, un viņam šomēnes ir akcija. Tāpēc es nopirku, jo tas, kas man iepriekš ir, viņš jau tā kā iet uz beigām. Tad es vēl nopirku, protams, paņēmu ūdeni. Ūdens īstenībā vienam mēnesim ir arī detoks pakā, bet es paņēmu atsevišķi, tāpēc, ka esmu liela ģimene. Es vienkārši no rīta uzjaucu lielo trauku, iemetu tur maisiņu, un tad visi dzer no tā trauka. Un tad es paņēmu Kolavada Plus. Tā ir dziļā zarnu trakta tīrīšana. Jo pirms tam es gāju antiparazitāro programmu. To es gāju, kas ir 2 mēneši, bet es viņu saspiedu 1 mēnesī. Man nav tik daudz pacietības uz 2 mēnešiem. Un tad es paņēmu to dziļo zarnu trakta tīrīšanu, ko es sākšu pirmdien. Šo es nekad neesmu mēģinājis. Iepriekš man bija tāda versija, saucās Kolavada Green. Tur bišķiņi atšķirās, tur bija 2 veidi tie pulverīši, un pēc šim ir 1 veida pulverīts un ir 4 bada dienas. Es izdomāju, ka nav ko nekoties. Ja ņem, tad ņem un riktīgi iztīrās, bet par šo Kolavadu man arī būs atsevišķi video, var piesakot manam profilam un paskatīties. Kāpēc es paņēmu riktīgi iztīrīties? Jo šomēnes ir akcija visiemīļotākajam, un tādam produktam, par ko visi ir sajūsmā, un tas ir hialuronskābes un hondrītu komplekss Bilirons. Šis ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Pasaulē nekā tāda nav. Pagaidām. Bet es nezinu, vai būs, jo izgudrotāji viņi nepatentēja, lai pēc tam formula pēc 10 gadiem nenonāk atklātībā un lai visi nesāk ražot un uz kaut ko ietaupīt. Šeit ir vienkārši fantastiska tehnoloģija hialuronskābē. Viņa ir tik maza tā molekula, ka viņa tik perfekti iesūcās. Viņa caur zarnu sieniņām nokļūst asinīs un tad nokļūst limfā. Un viņa atjauno skrīmšļu audus. Viņa ieļo locītavas un īstenībā tik smieklīgi. Zinat, meitenes, kurām ir baroti bērni, maziņi. Krūtis arī sastāv no saistaudiem. Protams, arī tur vēl muskuļi un vēl, bet kāpēc viņas ar laiku bišķiņ nošļūk? Vienkārši tie saistaudi paliek vārgāki. Un Bilirons, viņš rūpējās par locītavām, par saistaudiem, par skrimšļaudiem. Viņš veido to sinovēlo šķidrumu. Lūk, un viena meitene bija tādā sajūsmā par savām krūtīm. Viņa lietoja gan Bilironu kopā ar kolagēnu. Tā, kad es nezinu, vai es jums varēšu publiski par to lielīties, bet es gribu pamēģināt. Es īstenībā ļoti ilgi nevarēju izlemt ņemt Bilironu vai kolagēnu, tāpēc, ka man riktīgi krakšķis ceļi. Man pilnīgi tāda sajūta, ka tur ir tik sauss, man liekas, viņi vienkārši salūzīs man uz katru pagriezienu, kā es eju, man krakšķi riktīgi. Lūk, un tāpēc es paņēmu, protams, arī ādai. Es vēl gribu pārbaudīt, kā viņš darbosies ar tām grumbiņām, un es vienkārši, lai ierakstītu par Bilironu video, es noskatījos vienu ārstu video, kas runā par Bilironu. Tad es noskatījos tā ārsta izgudrotāja Nila Dušeka, kurš šito ir radījis 20 gadu garumā, video, un es domāju, oh my god, ja man būtu iespēja, es labprāt nopirktu
visiem, bet es kaut kad esmu sapratusi, ka nu nav jēga, tā kā cilvēkam pašam ir jāgrib. Tā ka līdz 31. oktobrim ir akcija. Pērciet. Jums noteikti patiks. Nu tā, viss. Man bija tik pilns maiss un es tik ātri visu izstāstīju.